Laba pēcpusdiena, varam teikt, šeit no Tukuma ledus halles, kur pieslēdzamies E5 sestajai spēlei. Vārti 3-0 droši soļo pretī savam otrajam nāmēja kausam. Vārti Grīšs Als 1-3. Meža brāļi ir pamodušies un viņi ir gatavi atspēlēties. Vārti! 3-3! Izsūcīti 4-3! Ja vēl pirms 40 minūtēm rezultāts bija 0-3, tad tagad jau Meža brāļi var domāt par Game 7. Radzēvičs iespēja labi meties Velcīgs atpāra, kas nozīmē, ka mums seko E5 divīzijas Game 7. Kas par spēli? Labvakar, dāmas un kungi! Esam pieslēgušies no Ozolnieku ledus halles, Bozo halles. Šodien E5 divīzijas play-off 7. spēle. Pirmais iemetiens, Rodus Ozors. Apspēlē vienu, vēl vienu spēlētāju. Trešo vēl, būs vārti! Vārti! Un neizdodas gūt vārds Meža brāļiem. Atspēlē spēlētājs jau divus metienus ar neārto un ripu pie vārdsarga. Rodus uzbrukumā. Gols! Noraidījums. 14. numurs Mārtiņš Grīnbergs Meža brāļu sastāvā. Tagad vēl viens metiens. Vārti! Izdodās realizēt vairākumu. Atspēlē divus spēlētājus. Metiens garām vārtiem. Ļoti bīstams metiens. Metiens pa vārtiem un vārti! Sūdzīgs. Metiens, vārtī! Zālu, būs metiens, metiens, vārtī! Grīšs Als šovakar otros vārtus savai komandai un izlīdzina rezultātu. Mums gaida saldais ēdiens, bolīši. Garām vārtiem. Edgars Gricīnskis, viens no rezultīvākajiem komandas spēlētājiem. Tomēr negūst vārtu. Ričards Renārs Blumenovs. Vārtī! Izvirzās vadībā pēcspēles metienos Rodus komanda.